Labvakar, mazā draudziņa. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par rudo lapsu, lempīgo sasku. Un vilku. Kādu vilku? Pelēko. Bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāja ezera. Zvēri pamodās, darīja savus ikrītas darbiņus, vilks vārīja kafiju. Sasks uzvilka savu viendaļīgo peltkastīmu un peltsapuri, lapsiņa vēl vārtījās gultā un priecājās, ka šorīt tik labi var gulēt, jo bija pārmācījusi vāveres un vāveru barvedei bišķi pavārījusi asti un dibenu. Sasks mierīgi plunčājās, un pēkšņi viņi dzirdēja pašā rīta agrumā, ka rīb zeme. Pēkšņi midzenī ieskrēja vilcēnu kucēnu bars. Viņi smilkstēja un rotaļājās un vilkam iepletās acis, un tad no krūmiem izbrakšķināja ārā daļa spēcīga atlētiska vilku mātīte. Un viņa ieraudzīja pelēci un teica: "Nu, sveiks, pelēci! Atceries mani!" Vilkam nokrita un saplīsa kafijas krūzīte. Viņš bija bez vārdiem. "Nu, pelēci, pilsētas svētku naktī gan tu biji runīgāks pašā vasaras vidū." Lapsa iepleta acis, redzot vilcēnu baru viņu midzenī. Sasks arī iznāca ārā no peldes un slaucījās un nāca tuvāk, ja nu vilkam vajadzētu palīdzību. Un vilcenīte teica: "Atceries, kā tu man teici, ka tu pēc mūsu kopā pavadītā laika pilsētas svētkos teici, ka man uzzvanīsi? Un tu arī tā neesi atzvanījis, un vēl esi nobloķējis mani savā telefonā." Vilks vēl joprojām bija bez valodas. "Un šie brangie kucēni ir tikpat tavi, cik mani, un nāk ziema, un vajadzētu nodrošināties, ka viņi pārlaiž ziemu komfortablos apstākļos." Vilks bija vienkārši bez valodas. Tā arī viņš tur sēdēja, kucēni lēkāja viņiem apkārt, un vilceni stāstīja visus savus plānus, un vienā brīdī atnāca lapsa un saska, un viņi runājās, un vilks vēl joprojām bija acis iepletis un bez valodas, viņš bija kā sastindzis. Lapsa paskatījās uz vilku. "Tati, tautas pāries! Vilcenīt, nu pastāsti lūdzu mums kaut ko par sevi." Mazie vilcēni daudzījās pa virtuvi, viņi spriņģoja kopā ar sasku, leca saskam mugurā. Skrubināja saskam muguru ar saviem mazajiem nadziņiem, ķēra saskam ķepās. Un sasks bija priecīgs, viņam patika daudzīties ar mazajiem vilcēniem, jo sasks ir ļoti labs ar bērniem. Vilks vēl joprojām bija sastindzis un bez valodas. Tikmēr lapsa pārunāja ar vilcenīti lietas, dzēra kafiju, ēda ābolu zaptsmaizītes līdz pašam vakaram. Sasks bija izdauzījies ar mazajiem vilcēniem, viņi aizgāja pagulēt diendusu visi mazie vilcēni salec saskam virsū milzīgā kaudzē, tā ka sasks knapi varēja palpot, viņi visi izgulēja diendusu. Tikmēr lapsa runājās ar vilcenīti, un vilks vēl joprojām bija bez valodas. Tad sasks izgāza vēderu, mazie vilcēni pamodās, viņi atkal daudzījās līdz pašam vakaram. Viens no vilcēniem ieķēra saskam pēdā, otrs otrā pēdā, un tā viņi sasku nogāza zemē un murkāja, un sasks paņēma vilcēnus un arī murkāja, un viņi daudzījās līdz pašai vakara tumsai. Tad lapsa bija jau nedaudz iepazinusi vilcenīti, jo vilks vēl joprojām nebija runājams, un viņi nolēma, ka šovakar viņu midzenī paliks par nakti gan vilcēnīte, gan mazie vilcēni.
Tā Lapsa pagatavoja visai brangajai ciemiņu komandai gardas vakariņas. Pati pabaroja Sēsku, kurš bija kārtīgi noguris daudzoties ar mazajiem nebēģiem. Viņu paņēma vilkam uzsedza virsū sedziņu, lai viņš nenosalst pa nakti, jo viņš vēl joprojām sēdēja uz bluķīša ar ieplestu muti un acīm un bija bez valodas. Un tā visi gāja gulēt, arī mazie vilcēni. Sesks vēl izstāstīja pasaku par to, kā viņi ir braukuši ar vilka kvadraciklu uz Raunu pēc kartupeļiem un ķēruši zaķus. Protams, šajās Sesks stāstītajās pasakās nebija ne vārda par to, kā Zefīrs ir viņu saķēris aiz astes. Tad jau mazie vilcēni sāka žāvāties. Žāvājās un vilcenīti un Sesks, un tā visi draudzīgi devās gulēt pie iekurta ugunskura. Tāpat daram arī mēs. Ar labu nakti. Labvakar, mazo draudziņu. Šovakar